Jo, ja bērns neizjūt savu patību, to, ka es esmu neatkarīga būtne, kura var kaut ko ietekmēt, tad arī, piemēram, ja kāds atņem mantu, bērns uz to nereaģē, jo viņš vēl neizjūt sevi kā tādu ka viņam ir kaut kāda ietekme. Tāpēc, piemēram, šajā vecumposmā tur no tāda 1 līdz 1,5 līdz 2,5 gadu vecumam, kad bērni, piemēram, rotaļās un kāds kādam atņem mantu, jā, viņš paliks bēdīgs, jo viņam nav tā manta kā tāda, bet būs arī bērni, kuri nekādīgi nereaģēs un dosies tālāk un spēlēsies tālāk. Tas vairāk ir par to, ka tā patība vēl nav tik spēcīgi attīstījusies, un bērns drīzāk vēl ir ceļā uz to, jo tad, kad tā patība attīstās, un bērns izjūt, kad ar saviem vārdiem, ar savām darbībām viņš kaut ko var panākt un ietekmēt, tad arī viņi diezgan cīnās par tām mantām, gan tām, kuras viņi grib paņemt no citiem, gan par tām, kur kāds cits ir paņēmis, un tad tur var parādīties, piemēram, šī iesišana, pagrūšana,